Ko tu tur rēķini? Finalizēju sarakstu ar nepieciešamo skolai. Un izskatās, ka mans skolnieks ir gatavs jaunajam mācību gadam. Un kā ir ar rapsi? Ar rapsi? Ak, Dievs, es biju aizmirsis savu mīļo rapsi. Bet nu ķeramies klāt darbam. Es palīdzēšu sakārtot auga aizsardzības līdzekļu portfeli ziemas rapsim jaunajai sezonai. Ejām! Un tātad pirmais, ko liekam mūsu portfelī, ir pareizi izvēlētais ziemas rapšu hibrīds. Noteikti aicinu jūs izvēlēties ļoti rūpīgi saviem apstākļiem piemērotu hibrīdu un noteikti hibrīdu ar visaugstāko ziemcietību. Otrā lieta – nezāļu un labības sārņaugu ierobežošana. Atcerēsimies to, ka nezāles un arī labību sārņaugi sastāda ļoti spēcīgu konkurenci rapsim par barības vielām, par gaismu un mitrumu. Un te mums nāks palīgā herbicīds Targa Super. Targa Super ļoti efektīvs herbicīds, galvenais ir atcerēties tādas nelielas nianses, lai panāktu šo maksimālo efektivitāti. Tātad Targa Super iedarbojās uz nezālēm caur lapām, tātad nezālēm jābūt sadīgušām, un izvēloties smidzināšanas brīdi, mēs orientējamies uz nezāļu attīstību, nevis uz rapša. Un, protams, nevar nepieminēt to, ka Targa Super ir oriģināls produkts ar stabilu formulāciju. Šajā brīdī un arī turpmāk noteikti laikapstākļi būs ļoti nepastāvīgi, mainīgi, un Targa Super jums nodrošinās maksimālu efektivitāti uz nezāļu un sārņaugu labības ierobežošanu jebkuros laikapstākļos. Un noslēdzošais, kas būtu jāiekļauj mūsu portfelī, noteikti ir auga augšanas regulātori ar fungicīda īpašībām. Produkti ar šīm īpašībām 2 vienā gan sagatavo rapsi ziemai, tātad nosēdina šo augšanas punktu, kā arī attīsta sakņu sistēmu, un paralēli viņi vēl aizsargā rapsi no šīm slimībām. Un labā ziņa ir tā, ka šādi produkti tirgū ir. Mums tādi ir 2. Tātad mūsu auga augšanas regulātori ar fungicīda īpašībām Folikūrs un Tilmors. Varbūt kāds jautās, kāda tad ir atšķirība un kā izvēlēties no šiem abiem produktiem. Mans ieteikums būtu tāds: izvēlēties fungicīdu regulātoru Tilmoru sējumos, kur varbūt šī augseka, rapša augseka nav tik labi ievērota, ir šie 3 vai varbūt mazāk gadi, kā arī, ja ir ļoti labvēlīgi laikapstākļi slimību attīstībai, kādi tie ir šobrīd. Un, protams, nemazāk svarīgi ir izvēlēties pareizo lietošanas laiku un arī devu. Abiem produktiem, gan Folikūram, gan Tilmoram, optimālais šīs smidzināšanas laiks, lai panāktu šo maksimālo efektivitāti, ir tad, kad ziemas rapsis ir 4 līdz 5 īstajās lapās, kā tas ir uz šī lauka. Bet, protams, nedrīkst aizmirst to, kad sējas termiņi atšķirās. Līdz ar to jums ir jāseko līdzi situācijai uz saviem laukiem. Un daudz viet Latvijā šobrīd vēl pat sēj ziemas rapsi, tāpēc tur noteikti šie darbi vēl ir priekšā. Bet šis lauks, es gribētu teikt, kad jau ir gatavs auga augšanas regulātora, fungicīda, Folikūra vai Tilmora smidzinājumam. Vēl noteikti gribētu piebilst par devām, tiem produktiem, kuriem šīs devas ir no līdz. Tur noteikti ir jāanalizē situācija uz jūsu konkrētā lauka un jāizvēlās jums piemērotākā deva. Un es jūs ļoti aicinu zvanīt mums, jautāt, mēs palīdzēsim izvēlēties tieši jums nepieciešamo visefektīvāko devu. Nu ko, man šķiet, ka ziemas rapša portfelis jaunai sezonai ir gatavs. Un man atliek tikai novēlēt veselību, veiksmu un izturību skolēniem un studentiem jaunajā mācību gadā. Un jums, lauksaimnieki, tiekamies uz lauka!